Labvakar, labvakar. Labvakar, vai Elīna arī tur ir? Ir, labvakar. Ir, vai ne? Cerams, ka Jā, dzirdēt var. jā, labvakar. Labvakar visiem, kas jau pieslēgušies. Tūlīt sāksim. Jā, viss arī ieraksts, arī viss notiek. Tā kā, jā, man prieks jūs satikt visus šajā skaistajā vasaras nogales vakarā. Es esmu Laura Grīnberga un iepazīstinu jūs ar Elīnu Dutkeviču, kas ir mūsu neirografikas pasniedzēja, un stāstīs jums par to, kā notiks šīs mācības. Šī jau mums būs otrā grupa ar Elīnu. Un tiem, kas pabeigs šo 2 mēnešu kursu, būs iespēja arī turpināt. To noteikti arī mazliet pastāstīs, vai ne? Jo iepriekšējā grupiņa jautājusi, jā, ka viņi vēlas tātad paturpināt, bet sagaidīsim, ka jūsu grupa, tā teikt, pabeigs, un tad turpināsim. Tad nodarbības ir tie 2 mēneši. Online, trešdienās, no tātad 11. No 11. Pareizi saku? Jā, no 11. Jā. septembra vai ne, trešdienās 2 reizes mēnesī, tad 2 nodarbības mēnesī. Šādā tepat veidā online, ko Elīna ir ietrenējusies, ir jau sagatavojusies, ka katrs varēs pats vai nu savas mājas vai kādas citas jaukas, ērtas vietā nodoties šim jaukajam, gribētu teikt, kas noteikti izveidosies par hobiju, šim jaukajam hobijam, neirografikai. Un rītdien jūs saņemsiet visi ierakstu, šis nodarbības ieraksts, tā kā, ja kādam kaut kur ir jāatslēdzās vai kaut ko līdz galam varbūt nedzirdēsiet, jūs droši varēsiet noklausīties, varat droši arī to visu dalīt tālāk saviem draugiem un paziņām, un ja kāds no ģimenes arī vēl vēlēsies pievienoties. Un saņemsiet arī visu par to, kā var pieteikties. Ja? Tātad kurs notiks, tas būs 4 nodarbības, 2 mēneši, ja katra otrā trešdiena no 11. septembra. Un samaksāt arī var 2 daļās, 70 un 70 eiro, jeb kopā pa visu kursu 140. Tālūk, nu labi, es došu vārdu Elīnai. Ja varbūt kādam, kāds organizatorisks jautājums, bet, šis jau mums tāds mazais īsais kursiņš, ja, kur varbūt nav tik daudz tādi jautājumi. Tad vienīgais to, ka, jā, tiek arī ierakstīts. Ja, tiks ierakstīts, tā kā, ja kāds jūs netiksiet uz kādu nodarbību, tā nodarbība varēsiet, protams, pēc tam arī ierakstā skatīties, ja. Kurā platformā, vai mēs taisīsim Facebook slēgto grupu vai Thinkific apmācību platformā, liksim jūsu kursu, to mēs vēl paskatīsimies. Bet tā tad būs ierakstīts. Ja, viss būs ierakstīts, jums būs arī pieejams. Mēs atstāsim noteikti arī to pieeju jums vēl kādu laiku. Vismaz, ja jums ir kurs 2 mēneši, tas vismaz jums 2-3 mēneši pēc kursa beigām arī vēl būs pieeja kursam, tā kā, ja kaut kas nebūs paspēts. Labi, tā visu pa materiāliem, pa visu pārējo, kā tas notiek, kā tas ir, tad dod vārdu Elīnai. Un lai jums visiem jauks vakars un šīs atlikušās vasaras dienas, jā, kad tikko bija vecāks sapulcē skolas bērnam, un tāds liekas, tas viss tūlītās sākās, Būs tā vasara beigusies. Labi, lai jums jauks šīs nedēļas un šis skaistais, ko mums sola silto nedēļas nogali visiem izbaudiet. Tā! Jā, paldies, Laura. Tātad šodien būšu kopā ar jums. Mani sauc Elīna Dutkeviča. Un esmu neirografikas instruktors un radošais coach. Un šodien ir plāns tāds, ka mēs īsumā iepazīsimies ar neirografiku, tādos īsos vilcienos, tā lai jums ir skaidrība, kas tas ir, ko tur dara. Un tāpat jūs varēsiet arī beigās uzdot sev interesējošus jautājumus. Un, jā, kā pirmo, tad es atgādināšu tiem, kas varbūt vēl ir uz neirografiku, ka šodien, kamēr es stāstu, vēl ir iespēja sagatavot savu baltu papīra lapu, uz kuras mēs zīmēsim varbūt saviem pierakstiem kaut ko pierakstīt vai kaut ko uzzīmēt jau laika gaitā. Un, protams, arī kādu rakstām. Pat cik šodien mums ir tāda iepazīšanās nodarbība, tad rakstāmais pilnīgi jebkāds, varbūt kādam ir tikai pildspalva, kādam tur, nezinu, flomas, tad zīmuļi.
tad pēc sirds pati, ka šodien var izpausties ar jebkuru rakstāmu, kas jums ir par rokai un ar ko jūs šodien vēlētos šo zīmējumu veidot. Un, jā, tā sākšu es ar sevi par savu satikšanos ar neirografiku, kā es līdz viņai tiku, kādus jautājumus ar neirografikas palīdzību savā dzīvē sakārtojusi un kā tam man tagad iet ar neirografiku un ko es varu dot jums un kā mēs varam kopā radoši izpausties. Un, jā, tātad, kā jau es teicu, esmu radošais coach un neirografikas instruktors. Ar neirografiku nodarbojos jau 5. gadu. Kaut gan pati neirografika jau eksistē gadus 10. Un mans stāsts, kā es nonācu līdz neirografikai, ļoti interesants, jo līdz šim es biju nodarbojusies ar zīmēšanu, gleznošanu un pabeigusi mākslas skolu. Un sākoties lielā cilvēka gaitām, kad katram mums ir karjeras izvēle, ko darīt un ko mācīties un kādu profesiju apgūt, es izvēlējos pavisam netipisku ceļu un ceļu, kas nebija saistīts ar mākslu. Un mācījos par transporta sistēmu inženieri. Un šobrīd man pazīstamie smējās, ka no transporta inženierijas uz sistēmām esmu pārgājusi uz neironu sistēmām, uz neironu saitēm. Un, jā, tas notika pavisam netīšām, jo pazīstams cilvēks, kas nodarbojas ar psiholoģiju, ieteica man, ka ir obligāti jāpamēģina neirografika. Un atceroties to savu pirmo soli, kad es sameklēju šīs neirografikas lietotāju apmācības, domāju, ka man bija tāds pats stāvoklis un tāda pati interese kā jums šobrīd, kad es pilnīgi neko nesapratu un man gribējās uzzināt, kas tas īsti ir. Un arī ņemot vērā to, ka pirmajās reizēs man vēl tā saprašana bija diezgan maza, tad šobrīd es cenšos savu iepazīšanās nodarbībā pastāstīt tā kompakti, lai ir kaut kāda skaidrība, kā tad neirografika strādā un kādi procesi tajā visā notiek. Un, respektīvi, pēc šīs te apmācības, kuras izgāju, man palika āķis lūpām. Man gribējās uzzināt vien vairāk un vairāk par neirografiku, jo tas bija tas veids, kā es kļuvu tuvāk mākslai un tuvāk tam, kas man patīk darīt. Un šobrīd jau ar to nodarbojos ikdienā, palīdzu citiem apgūt, tāpat tās coachingā izmantoju un veidoju dažādas meistarklases. Un, jā, ja par mani runāju, tad esmu 5 gadus neirografikā, un kā jau minēju, pati neirografika eksistē jau gadus 10. Un neirografikai ir arī interesants tāds rašanās stāsts. Domāju, ka tas ir arī vērts, lai jūs uzzinat par šo te stāstu, jo, manuprāt, tas ir interesants un arī diezgan vajadzīgi zināt. Un tātad neirografika radās gaisā. Principā, kad šīs metodes veidotājs, autors Pāvils Piskaļovs veica lidojumu no Maskavas uz Izrēlu, šī īsā lidojuma gaitā viņam ienāca prātā vārds, kas skanēja neirografika. Un, protams, pat cik atrodoties gaisā, mēs nevaram izmantot internetu, un mums nav pieejams, kā mēs smejamies mūsu mīļais meklēšanas rīks māte Google, tad arī viņam šis vārds visu lidojumu palika prātā kaut kur. Un, jā, līdz ar nosēšanos, protams, sākumā viņš šīs valsts vārds kaut kur varbūt bija pazudis vai vēl kā. Bet, nonākot savā galamērķī, jau atpakojot čemodānus, viņš atcerējās par šo te vārdu, viņam radās interese. Un tajā brīdī viņš jau sāka meklēt, kas tad ir neirografika. Ja jau tas vārds ir pie viņa atnācis un neliek viņam mieru, tad noteikti šis te ir jāpārbauda, kas tas tāds ir un ko tajā dara. Un 10 gadus atpakaļ, kad meklētājiem viņš ierakstīja šo te vārdu neirografika, pilnīgi nekā nebija. Un tajā brīdī viņš nolēma, ka tā ir zīme, kad viņam ir jāveic šīs metodes atklāšana, jāpaskatās, kas tas ir un ko tur dara un ko tur varētu darīt un kā tas varētu palīdzēt arī citiem cilvēkiem. Un, respektīvi, pat cik viņš ir gan arhitekts, gan filozofs, gan ar psiholoģiju saistīts cilvēks, tad viņam, protams, bija skaidrība, kad jāskatās šajā virzienā. Un pirmais, ar ko viņš sāka, tas ir ar neirografiku šo te vārdu sadalīt 2 daļās.
Un, ja mēs skatāmies šo te vārdu, arī dalām tajās pašās divās daļās, viņš sastāv no divām daļām. Tātad neiro un grafika. Neiro ir neironi, jeb nervu šūnas, un grafika, ja mēs tā burtiski tulkojam zīmēm. Un, ja kopā to visu saliek, tad neirografika principā ir smadzeņu zīmēm. Tie, kas varbūt ir redzējuši kaut kur kādam, varbūt paziņam vai internetā šos neirografikas darbus, tad bieži vien tā arī atgādina tādu zirneklīti, tādus tā kā smadzeņu zīmējumus. Un, jā, pateicoties šiem te vārdu salikumam, viņš sāka domāt, kā tas var ietekmēt mūs un kā mēs to visu varam apstīties un izveidot jaunu metodi. Un, jā, tātad neirografika ir smadzeņu zīmējumi, ja mēs viņu tā burtiski tulkojam, bet, ja mēs skatāmies tādu vienu konkrētu definīciju, tad tā ir transformācijas metode, kā pārveidot savu pasauli. Un tas notiek caur domu, līniju un formu palīdzību. Un šodien man plānā ir tas, ka mēs ar jums pazīmēsim, un tāpat arī izstāstīšu, kādi procesi šajā neirografikas zīmējumā pārsvarā notiek. Un, jā, kā spilgtākais piemērs, es drīz arī pārslēgšos uz lapu, lai būtu vizuālāk skaidrs, tad arī to visu parādīšu. Un kā spilgtākais piemērs, ko es jums pastāstīšu un parādīšu, būs par finansēm un naudas tēmu. Jo, protams, lielākā daļa cilvēku vienmēr ir aktuāls finanšu jautājums, ka tik vairāk un foršāk un komfortāk un bagātāk dzīvot. Un šajā brīdī es arī pārslēgšos uz baltu lapu. Jūs pagaidām skatāties pēc sajūtām, ja jums gribas pierakstīt kā informāciju to, ko es rādīšu un to, ko es zīmēšu, to droši var. Bet, kad būs zīmējumā daļa, kad mēs visi jau pavisam noteikti zīmēsim, es jums došu signālu, un tad varēs jau ķerties klāt pie mūsu pirmā šodienas zīmē. Tātad es tūlītās pārslēdos. Tā lapa ir, un gaisma arī ir. Tātad. Kā jau es teicu, pārsvarā, lai pastītos, kā tad strādā neirografika, mums svarīgi ir šīs mūsu neironu saites un mūsu nervu šūnas. Un kā piemēru, kā es jau teicu, kā es minēju, kad skatīsimies naudas tēmu, jo tā vienmēr ir svarīga, un uz viņas ir forši parādīt to visu, kas tad šajos procesos notiek. Tātad es uzzīmēšu šeit maliņā cilvēciņu, lai ir meitenīte. Cerams, kas izskatīsies pēc meitenītes. Un, jā. Mēs katrs, tāpēc nolaidīsim zemēmišķi, mēs katrs dzīvojam savā dzīvē, savos dažādos apstākļos, un mums katram ir dažādi cilvēki, viedokļi, uzskati, kas mūs dažādi ietekmē. Respektīvi, varbūt kāds ir ģimenes uzstādījumi, kā dzīvot. Ja ņem to pašu naudu, piemēram, tu nevari būt bagāts vai jāstrādā, nezinu, kā zirgam. Varbūt kāds kaimiņš arī ietekmē mūsu dzīvi, tāpat tās mūsu kultūra, reliģija arī mēdz ietekmēt mūsu uzskatus un veido mūs par personību. Tātad šo apstākļu ir nenormāli daudz. Tāpat tās kā tauta, reliģija, apkārtēja, tas viss mūs kā personību ietekmē. Pateicoties šiem te uzskatiem un dažādiem ierobežojumiem, mēs esam personība, tieši tas, kas mēs esam, tas veido mūsu. Un, piemēram, šajā brīdī, kad, ja skatāmies to pašu naudu, tad, ja tā burtiski skatās, uzzīmēšu tādu, es teiktu, neironu ainu, ka, piemēram, katrs šīs te punktiņš ir nosacīti neirons. Un katram neironam ir dažādas saites, ar ko viņas tiek savienotas. Starp neironiem tad plūst impulss, un pateicoties tam notiek dažādas reakcijas. Tātad šajā brīdī, kad mūs daudz vis kaut kādi apstākļi mūs ietekmē, piemēram, ja skatāmies mēs to pašu naudas tēmu, piemēram, es gribu būt bagāts, bet man nesanāk. Respektīvi, tajā brīdī šie te uzskati visi mūsu, ko mums te kāds ir sastāstījis, varbūt vecmāmiņas, mammas vai vēl kaut kas, ietekmē mūs tādā veidā, ka mēs visu dzīvi domājam, ka es nevaru būt bagāts. Man tas nav iespējams, un kad, nezinu, jāstrādā tur 10 darbos, kad nevar būt tā, ka tu 2 stundas dienā strādā un nekas ar tevi nenotiek. Vai tu paņemšu tumšāku krāsu, lai būtu saprotamāk, kad jā.
Un šīs te saites, šie te uzstādījumi, ar kuriem mēs dzīvojam, jau gadu gadiem ir stipri nostiprinājušies. Un tajā brīdī, kad, piemēram, mēs izdomājam, ka mēs šodien neirografikā gribam izzīmēt tēmu, piemēram, finanses, ka es esmu jau nobriedis, ka man ir tā sajūta, ka esmu gatavs kļūt bagāts, ka veidojas jau pavisam cita neironu aita. Tātad atceramies, ka šis ir tad, kad mēs sākam, tas mūsu A punkts, tas mūsu neironu saites, kas izskatās šādi. Un jaunais izskatās plus mīnus zīmēm tādu pašu zīmējumu, bet viņš būs bišķīt savādāks. Un tajā brīdī, kad es nobriedis, kad es gribu kaut ko pamainīt savā dzīvē, tad es ceros klāt pie neirografikas un transformēju savu ikdienu, savu realitāti un veidoju savu, kas tad notiekas. Tad tajā brīdī, kad mēs šie mūsu uzskati ir veidojuši mūsu, mēs saprotam, ka ar šo te visu programmu mēs nekur tālu netiksim, mums kaut kas ir jāmaina. Un, kad mēs sākam kaut ko mainīt, tad, respektīvi, mums svarīgi ir tas, kad mēs tajā brīdī domājam par to, ko mēs vēlamies. Respektīvi, ja mēs skatāmies naudas tēmu, tad varu teikt, ka, piemēram, ka nauda nāk viegli, mēs transformējam šo te realitāti, kad es varu strādāt, nezinu, 2 stundas dienā un nopelnīt to pašu, ko 8 stundas ofisā kaut kam. Ka es varu būt pats savas laimes kalējs, ka man nav obligāti jāstrādā uz kādu onkuli vai tanti. Un, respektīvi, kad mēs šīs te domas iekļaujam savā ikdienā, savā, respektīvi, šajā zīmējumā, dodam viņam tā kā motivāciju un visu pārējo, tad svarīgi šajās abās lietās ir impulsu un atkārtojumu skaits. Jo vairāk mēs šos te līnijas ar jauno mūsu to vēlmi ienesam, jo spēcīgāk viņas pēc tam iekļaujas darbā. Un, respektīvi, kas tad notiek ar mūsu šo te sākuma to neironu režģi? Tātad, kad mēs jau sākam transformēt savu realitāti, iezīmēt jaunus veidus, savus vīzijas, savus sapņus, ko mēs tajā finansu jomā vēlamies sasniegt, tad šī te vecā saite viņa sāk palikt vājāk. Un vienā brīdī šie te vecie mūsu savienojumi, viņi lūst. Un tad, kad viņi lūst, viņiem nav nekādu citu variantu, ka viņiem jāmeklē jauni ceļi. Respektīvi, viņi jau vairs nevarēs pa vecam, jo jūs jau paši saprotat, ka tas jūsu vecās programmas neļauj jums dabūt to, ko jūs vēlaties. Un tajā brīdī, kad tas viss notiekās, tad viņi meklē jaunus ceļus, viņas te varbūt kaut kur atrodas, un šajā brīdī neirografikā ļoti svarīgs punkts ir apaļošana, jo, piemēram, šis te jaunais variants, viņš šobrīd ir tāds muģeklis. Lai mums tas vieglāk nosēstos mūsu realitātē un mūsu ikdienas steigā, un lai ātrāk mums šis te mūsu vēlmes pienāktu, mums svarīgs viens no elementiem ir apaļošana. Respektīvi, šobrīd tās saites, ja tā burtiski, ja tā vizuāli skatās, piemēram, pildspalvu parādīšu, ka, piemēram, viena līnijas atrodas šeit, otru kaut kur, nezinu, blakus, viņas nepārklājas. Mūsu uzdevums, lai tas jaunais režis viņus savā starpā savienojas un apvienojas. Un tāpēc neirografikā mēs veicam apaļošanu. Šos te asos stūrīšus, jaunos krustpunktus mēs arī apaļojam, lai viņam ir vairāk variantu, kā tās mūsu vēlmes iekļaut mūsu jaunajā realitātē, mūsu šajā te dzīvē. Un šobrīd, kad plus mīnus pastāstījusi, kā tas viss darbojas, gribu jums parādīt arī vienu foršu testu, ko es vienmēr rādu, kas man šausmīgi patīk, un ja kāds varbūt nezinu, ir redzējis, man sociālajos tīklos arī piesakos, tad es viņu saucu par neironu testu. Un šis te neironu tests ir savā ziņā interesants, jo mēs, pateicoties tam, varam saprast, kā tad strādā mūsu ķermenī šīs te mūsu neironu saites un kādas sajūtas mūsos raisa. Un tagad droši varat paņemt lapu, tā varbūt neliela lapa, jo tas vēl nebūs mūsu zīmējums, tas ir vienkārši jūsu piezīme. Un es tāpat šīs te pašas lapas zīmēšu, tā stūrītī atstāšu vietu, lai jūs saprastu, piemēram. Tad šī ir mana tas laukums, kurus šodien izpaudīšos šajā testā. Tātad paņemam un uz lapas noliekam kādu punktu. Un no šī te punkta iedomājamies, uz kuru pusi mēs vēlamies aizvilkt līniju. Piemēram, es gribu šobrīd vilkt līniju uz leju, tad mans uzdevums ir vilkt jebkurā citā virzienā izņemot uz leju.
Tas varbūt par kādu grādiņu pagriezt uz vienu vai otru pusi, bet uzdevums ir uz jebkuru citu pusi, kas nav tā, uz kuru tu vēlies. Un šādā veidā var pamēģināt kādas 10 līnijas. Un paskatīties, kā jums reaģē ķermenis, kas notiek šajā brīdī. Droši eksperimentējam, pamēģinam šo sajūtu. Un, ja kāds ir gatavs, var arī čatiņā ierakstīt, kādas tad sajūtas ir šajā brīdī, kad jūs ejat pretī tam, kas jūsu prātā, jūsu vēlmē. Jo principā tas, ko mēs šobrīd darām, ir tas pats, ko es pirms tam uzzīmēju. Tā jūsu vēlme, ka, piemēram, jūs gribat novilkt līniju, kā es pirms tam teicu, uz leju, tas ir mūsu reku šis te vecā mūsu saite. Un, kad es viņai, sanāk, bišķīt viņu ierobežoju, kaut ko pamainu, tad viņa sāk reaģēt pavisam savādāk. Un, piemēram, ja mēs salīdzinām ar mūsu ikdienu, tad noteikti esat pamanījuši to, ka, piemēram, pirmā atvaļinājuma diena ir, es teiktu, ka smaga diena, jo tu īsti vēl neesi sapratis, ka tu vari atpūsties un ar vienu kāju varbūt pat esi kā darbā. Vismaz darba režīms, ka tu, piemēram, celies konkrētā laikā, paliek kāds pats. Un, respektīvi, ka, piemēram, tāpatās, ja mēs uz darbu braucam pa vienu to pašu maršrutu, vienā dienā varbūt, nezinu, kaut kur ir kaut kāds remonts vai vēl kaut kas, un nākas pameklēt citu ceļu, apbraukt, vismaz nedaudz pamainīt to ceļu, mums rodas līdzīgas sajūtas kā šajā testā. Tātad, kā jūs jūtaties? Jums ir kāda iekšējā pretestība, varbūt kaut kāda nepieņemšana, kaut kas tāds interesants, ar ko jūs gribat padalīties. Tā. Ja ir, tad droši var padalīties un ierakstīt arī čatiņā. Un, jā, tātad pēc šī testa plus mīnus ir skaidrs, kā darbojas neirografika. Jo, piemēram, pārsvarā mēs mainām šos te mūsu vecos neironu saites uz jaunām. Un bieži vien ir tā, ka dzīvojuma laikā mēs sākam sajust kaut kādas interesantas emocijas, interesantus notikumus, visu pārējo. Un tas ir kaut kas nepierasts, kad līdzīgi kā šeit, tās pašas sajūtas arī rodas mūsu zīmējumus. Un šobrīd gan tie, kas vēl pieslēdzās varbūt un vēl tikai pieraksta, tad ņemam mūsu lapu, tagad jau baltu lapu, jo mēs visi šodien taisīsim mūsu pirmo zīmēm. Tātad man te nedaudz nospiedās, bet tas nekas. Tātad lapas izmēru jūs droši varat izvērtēt pēc savām spējām, pēc savām vēlmēm. Un, jā, tad ko mēs šodien darīsim? Es jūs šodien iepazīstināšu ar neirografikas pamatelementu neirolīniju. Tātad, kas ir neirolīnija? Tātad, neirolīnija pēc definīcijas ir līnija, kas neatkārtojas nevienā tās punktā un ir tur, kur vismazāk mēs to vēlamies redzēt. Kā tas izskatās dzīvē? Tātad, līnija, kas neatkārtojas nevienā tās punktā un ir tur, kur vismazāk mēs to vēlamies redzēt. Respektīvi, šo te līniju, ja mēs sadalām dažādos nogrieznīšos, jūs varat droši nedalīt, vienkārši, lai pastāstītu jums, tad viņa neatkārtojas nevienā tās punktā, kā redzams. Viņa nav vienāda ne ar vienu no šiem te nogrieznīšiem. Ja, piemēram, es salīdzinu, kā tas viss ir dabā, tad es savās meistarklasēs un apmācībās stāstu, kad iedomājieties, ka jums priekšā ir karte, un kartē ir iezīmētas upes. Tad es šo te neirolīniju salīdzinu ar upi. Katrai upei ir savs tecējums, savs līkumiņš, savs līkocīts, un katra upe nebūs tāda pati kā iepriekšējā. Respektīvi, tāpatās kā mēs cilvēki, šī katra līnija ir unikāla un oriģināla. Un, jā, un ko tas nozīmē, kad iet tur, kur vismazāk mēs vēlamies redzēt? Tas principā ir tas, ko mēs pirms tam testā darījām. Ka, piemēram, es gribu, lai viņa iet uz leju, es vismaz par kādu grādiņu paceļu viņu uz augšu, tad viņa iet savā citā tecējumā. Un tātad šodien jūsu uzdevums ir sazīmēt pāris šādas te līnijas, pastīties, kā jums viņas zīmējas, kā jūs viņas jūtat, un piedāvāju jums iezīmēt pēc savām vajadzībām, cik jūs šodien gribat līnijas iezīmēt. Respektīvi, kādam varbūt pietiks ar 2, 3,
kādam varbūt gribēsies 10 līnijas. Šodien mēs zīmējam bez tēmas, bez nekā konkrēta, jo, lai jūs iepazītu šīs neirografikas sajūtas, kas mūsos ir, un arī saprastu, ar ko mēs šajā kursā strādāsim. Jo neirografikas pamati ir šīs līnijas, un vēl viens svarīgs punkts, ko es pēc tam nedaudz pastāstīšu. Bez šīm līnijām nav iedomājams neviens neirografikas darbs, jo principā šī metode balstās uz šīm līnijām, formām un caur domām, ko mēs šajos zīmējumos dabūjam. Kad liekas, ka šīs līnijas ir pietiekami daudz, tad mēs ķeramies pie nākamā punkta, kas arī ir svarīgs neirografikā, ko jau pirms tam es nedaudz minēju, mēs apaļojam asos stūrīšus. Tātad parādīšu sev, laikam vislabāk redzamos. Šeit būs, kad reku šajā vietā ir 4 asi stūrīši. Mūsu uzdevums šobrīd ir šos stūrīšus nopaļot. Kā tas notiek? Tātad, respektīvi, šobrīd mums šī asie stūrīši ir jānopaļo, un mēs ievelkam tādus kā puslociņus vērstus uz āru. Tas izskatās varbūt kā rombiņš un aizkrāsojam vidiņu. Šajā brīdī mums veidojas, kā jau pirms tam teicu, jauni neironu savienojumi. Mēs šīs mūsu domas, ko mēs bijām iedevuši katrai no šīm līnijām, apvienojam un veidojam jaunu šo mūsu neironu reizģi. Tādā veidā mēs nopaļojam visus jaunos asos stūrīšus, kas mums šajā zīmējumā ir raduši. Un kad mēs to darām, šodien mēs to darām bez nekādas konkrētas tēmas, tad mēs skatāmies, kā mēs jūtamies. Jo šajā brīdī, kad mēs taisam šo veicam apaļošanu, mums ir 4 tādi bāzes punkti, kam jāpievērš uzmanība. Tas ir kādas emocijas mūsos šī apaļošana raisa, kā mēs jūtamies, kā varbūt ķermenis reaģē, un, protams, kādas domas mums šajā brīdī ir. Un pat cik mēs šodien zīmējam bez tēmas, tad interesants fakts ir tas, ka šajā brīdī, kad mēs apaļojam, mūsu domas var aizklīst visdažādākajās nostūros, visdažādākajās vietās, kur varbūt pat ikdienā mums pat nav laika tam. Un šajā brīdī man šodien ir diezgan maz šo aso stūrīšu krustojumu. Šajā brīdī ir interesanti pavērot savām šīm domām. Jo bieži vien ir tā, ka ikdienas steigā mēs steidzamies un mums nav laika sazināties un pabūt meditācijā ar sevi. Tad es parasti arī smējos, ka šis ir brīdis, lai ar sevi pameditētu, parunāt ar gudrāko cilvēku un ieklausīties sevi. Jo šis process principā ir sarunas un sarunāšanās ar sevi. Varbūt kāds jau sācis apaļot un jūt, ka kaut kādas domas ir, kaut kā ķermenis varbūt reaģē. Varbūt kaut kas apkārt notiek, jo principā viss, kas notiek neirografika zīmējuma brīdī, jāpievērš uzmanība. Tas ir mums tā kā sava veida, kā lai saka, mājiens, kam varbūt pievērst uzmanību. Jā. Man ir bijuši dažādi zīmējumi, dažādas tēmas, un interesanti pastīties katru brīdi, ko šīs līnijas man atnesa, kādas izmaiņas un kā tas viss notiek. Un, jā, šobrīd mēs veicam apaļošanu, ja kādam ir kāds jautājums, tad droši var uzdot, priecāšos atbildēt, bet, jā, šobrīd, principā, mums šīs uzsvers ir uz apaļošanu. Tāpat arī kursa laikā mēs noteikti visu laiku, katru nodarbību veiksim dažādas apaļošanas un izzīmēsim sev svarīgas tēmas. Tur jau mēs būsim vairāk konkrēti, ja salīdzinām tieši ar šodienu, tad tur mēs ņemsim sev svarīgas tēmas, svarīgus notikumus un skatīsimies, ko mēs ar šīm tēmām, kā mēs viņas varam apskatīties un kā mēs viņas varam atrisināt caur zīmējumu palīdzību. Un, jā, kopā mēs tiekamies 4 reizes. 3 reizes no tām mēs apgūstam neirografikas pamatus, 3 dažādus šķērsļu noņemšanas algoritma veidus, tāpat tās nodoma algoritma, un pēdējā reizē ir bonus, kad mēs zīmējam jums aktuālu tēmu, un pārsvarā mēs tad skatāmies par mūsu mērķiem. Un tāpat tās, piemēram, ja mums kādā nodarbībā paliek bišķīt vairāk laika, es atbildu uz jautājumam, un ja sanāk
Pietiekami daudz laika, tad mēs arī mēdzam arī kaut ko bišķīt vairāk pazīmēt un iepazīt neirografiku vēl vairāk. Un, jā, katrā nodarbībā tad mēs sākumā, es teiktu, kad pirmo pusstundu, manuprāt, varbūt pat šur tur ilgāk, skatāmies un apgūstam teoriju. Es pastāstu par svarīgākajiem punktiem, kam jāpievērš uzmanība, ko mēs darām, kā strādā neirografika, jo šodien mēs tā ātros solīšos to visu apgūstam. Tad kursā ir jau bišķīt pamatīgāk, un katrā nodarbībā tāpatās mēs izzīmējam vismaz vienu zīmējumu. Un šie zīmējumi, protams, paliek jums, jo principā, ko es nepastāstīju vēl, kad neirografikā varbūt no malas liekas, ka tie ir bērnu zīmējumi. Un daži varbūt apvainojas, ka kāds pasaka, kas tu tas par ķeksi, ko tu tagad zīmē. Bet ir tā, ka neatkarīgi no tā, ko saka citi un kas notiek, cik skaisti vai neskaisti kādam var šķist tavu zīmēm, šeit tomēr ir lielāka nozīme uz to, kāda tēma un kas tajā zīmējumā tiek apskatīts. Galvenais, lai tev ir komforti un lai šis zīmējums sniedz gandarījumu tev un tava tēma tiek atklāta un atrisināta tev pieejamā un vieglā veidā. Tāpēc nebaidamies, jo principā neirografika ir par to, lai atklātu jūsu mākslinieciskās spējas. Un ja kādam ir bailes, ka viņš nemāk zīmēt, tad pavērojiet, ka šodien mēs arī principā nekādas mākslinieciskās spējas nav nepieciešamas, jo principā šeit nav tā portretu zīmēšana, ka jāievēro proporcijas un vēl kaut kas vairāk. Šeit mēs vienkārši intuitīvi velkam šīs līnijas un apaļojam. Un man jau tūlīt būs pēdējā apaļošanas vietiņa, tad es pastāstīšu, ko mēs darām tālāk. Šodien mēs tādā ātrā tempā visu to skatāmies, kas gribēs, to noteikti varēs pēc tam savā tempā pabeigt šos zīmējumus, bet pat cik mums laiks ir limitēts, tad es ķeršos jau tālāk, pastāstīšu, ko mēs tālāk ar šo zīmējumu daram un kas tad tālāk arī notiek. Mēs esam nopaļojuši visu mūsu darbiņu, tad nākamais punkts, lai šis zīmējums būtu ne tikai pliktas līnijas, bet arī kaut kas vairāk, kaut kāda nozīme viņam būtu. Mēs skatāmies, kur šajā zīmējumā ir visvairāk krustošanās vietu. Respektīvi, man tas varētu būt kaut kur šeit te centra rajonā. Un tad šajā te vietā, kuras vairāk krustojas mums šie te krustpunktu, es iezīmēju apli. Apli mēs iezīmējam tāpēc, ka pašos neirografikas pamatos mums ir jāapgūst tieši apaļošana, un aplis ir visharmoniskākā figūra. Un kāpēc tieši šajos asajos stūrīšos, jo šajā brīdī šeit ir diezgan daudz šo jauno neironu saišu. Un, lai viņas mūsu dzīvē kaut kā iekļautos, un mēs viņas vieglāk pieņemtu, tad mums ir vajadzīga kāda forma, kas mums šo te fokusu, šo te stipro saiti nedaudz bišķī tā kā mīkstina. Un, respektīvi, kad es ievelku aplīti, tad es viņu arī iekļauju šajā jaunajā režģī un arī nopaļoju asos stūrīšus. Un, piemēram, ja pēc sajūtām šodien, tad var arī vēl kaut kur aplī iezīmēt. Es nekādā ziņā neierobežoju jūs ar vienu apli. Ja, piemēram, vēl kaut kur liekas, ka gribās aplīt iezīmēt, tad droši arī var darīt. Un, jā, tas viss skatāmies, kā jūs jūtat, kā jūs vēlaties un kā to visu dabūt gatavot, tas jau ir jūsu ziņa. Šajā brīdī es jums nesaku, piemēram, labajā stūrītī vai kreisajā stūrītī obligāti ir jābūt kaut kādam aplim vai kādai figūrai. Visu lemjat jūs paši. Jo šajā brīdī, kā jūs pirms tam teicu, pamostas jūsu iekšējais mākslinieks, jūsu šis te radošums. Un tāpatās arī nevaru teikt, kas jums būtu pareizāk vai kas nepareizāk. Skatieties pēc savām sajūtām un pēc tā, kur jums roka jūs velk un ko viņa jums tā palīdz izdarīt šajos zīmējumus. Tātad šodien es iezīmēšu vienu aplīti, lai saudzētu jūsu laiku, jo mums šodien ir diezgan tāds ierobežots laiks. Tad, lai pēc iespējas vairāk, jo šajā te stundā dabūtu zināt, un jums būtu arī vairāk nojausmas, ko mēs kursā daram, tad šodien man būs viens aplīts.
Tātad to jauno formu mēs arī nopaļojam, tad man te bišķi jāielūk. Tā līnija. Tātad es esmu iezīmējis šo tāpli. Jūs droši skatāties pēc sajūtām. Varbūt kādam ir 3 apli, kādam varbūt arī pietiek ar 1 apli un vēl kaut kas. Tad nākamais, ko mēs darām, pat cik mēs dzīvē arī, protams, mīlam, kad mums ir dzīve nevis melnbaltā, labs, slikts, bet arī kaut kas vairāk krāšņāks, tad šajā brīdī mēs jau ienesīsim šajā zīmējumā krāsas. Pat cik varbūt kādam šodien krāsiņu nav līdzi, nav par roku, tad šo te krāsošanu var atstāt varbūt uz citu reizi, kad ienāks iedvesma, kad būs iespēja. Bet tāpat es pastāstīšu, kā mēs šo te zīmējumu krāsojam, lai kas tad jūs būtu zinoši un zinātu, ko tad šajā zīmējumā mēs darām. Tātad nākamais brīdis, ko mēs darām, mēs ienesam šajā te zīmējumā krāsu. Mēs izvēlamies, ar ko mums ir ērtāk, kas nu kuram patīk. Tie var būt krāsu zīmolīši, flomasteri, teksta marķieri, pilnīgi kas, ar ko jums patīk krāsot un radoši izpausties. Tātad šajā brīdī mēs ņemam jebkuru krāsu, ko jūs vēlaties. Šeit arī neierobežoju jūs, jo, kā jau mēs zinām, kad šeit mūsu iekšējais mākslinieks, un viņš var visu. Respektīvi, ja tu gribi, tad tā arī dari un neklausi, ko tur kāds saka šajā brīdī, jo galvenais, kā tu jūties un kā tu to visu uztver. Un tad, jā, es ņemu šodien rozā krāsu sāku un aizkrāsoju pirmo šo te krāsu laukumu. Un krāsošanā ir jāievēro viens princips, ka ar vienu krāsiņu mēs aizkrāsojam vismaz 2-3 blakus krāsu laukumus. Respektīvi, ja šajā vietā gribu rozā, tad es arī rekur blakus aizkrāsoju rozā, lai vismaz 2-3 krāsu laukumiņi vienā tonītī. Un tad, jā, un arī krāsošanas laikā mēs skatāmies, kādas sajūtas, kādas domas mums šodien rodas no šī darbiņa, ko es jūtu un varbūt kādas idejas rodas, jo šodien, pat cik mēs zīmējam bez tēmas, mēs varam pilnīgi aizplūst jebkurā tēmā, jebkurā idejā, jebkamā, kas mums apkārt notiek. Un, jā, tādā veidā tad mēs aizkrāsojam visu šo te mūsu šodienas zīmējumu. Krāsnes, protams, izvēlaties jūs paši, kādas krāsnes jums ir tuvākas, kādas krāsnes jūs vēlaties un kādas sajūtas jūsos tas raisa. Ja kāds, piemēram, šodien tāds man gribās zīmēt, es jūtu sevi iekšēji to mākslinieku, tad var arī droši eksperimentēt tādā ziņā, ka nav obligāti jākrāso ar vienu tonīti, ja kas grib eksperimentus, tie droši var arī mākslinieciski eksperimentēt. Tūlīt parādīšu, ka, piemēram, man šeit ir rozē, es varu droši arī apmalīti uztaisīt kaut kādu spilgtāku vai citā tonītī, paņemt līdz šis te krāsu laukumiņš šie 3 izskatās vēl interesantāks. Varu papildināt ar gaišākus, tumšākus, ēniņas ielikti. Tas arī pēc jūsu izvēles, kā jūs vēlaties to visu redzēt. Pat cik, lai es ekonomētu šodien jūsu laiku, un jūs pēc tam varētu radoši izpausties, tad šodien es vienkārši parādu un šo zīmējumu līdz galam nepabeigšu. Bet jums ir visas iespējas šo zīmējumu pēc tam savā tempā pabeigt. Okay. Tātad, kad esam pabeiguši krāsot, tad, principā, pie šodienas es teiktu, ka tas būtu arī tā kā viss, bet, piemēram, ja kādam ir kāda vēlme, jebkurā brīdī var šo te zīmējumu papildināt ar papildus līnijām un papildus apļiem, jebkurā no lapas vietām. Tāpat tās var pamēģināt eksperimentēt arī ar līniju platumu, piemēram, šīs līnijas ir sazīmētas flomasteru, tad var paņemt aizu krāsu marķieri vai kaut kādu laineri, laikam latvisko tas sauc arī, tad ievilkt plānākas līnijas kaut kur, tad droši var radoši izpausties. Bet atceramies vienu, neatkarīgi no tā, vai mēs ievelkam jaunu līniju vai ievelkam jaunu figūru, mēs vienmēr ieintegrējam viņu mūsu jau esošajā zīmējumā. Respektīvi, mēs viņu arī ieapaļojam mūsu zīmējumā, lai tas jaunais
nepalt kaut kur kosmosā, bet veido mūsu šīs te jaunās mūsu neironu saites, kas palīdz mums te transformēt mūsu realitāti un to, kā lai saka, neplānot, bet pārveidot. Un, kad zīmējums, kad esam visu aizkrāsojuši, es pateikšu vēl vienu lietu svarīgu, kad mēs zīmējumu pabeidzam, kad viss pilnīgi ir aizkrāsots, tad atceramies, kad mēs varam izvēlēties kādu figūru, kas mums visvairāk šajā te zīmējumā patīk. Mēs viņu padarīt spilgtāku un mēs viņu varam nofiksēt. Respektīvi, šī figūra būs mūsu tas fokus, uz kā mums šīs te mūsu tēma, mūsu zīmējums te balstās. Tāpēc mēs šo figūru varam iezīmēt vai nu ar tumšāku krāsuņu, vai arī viņu nedaudz izcelt. Un, respektīvi, šī figūra, kad pēc kāda laika jūs skatīsieties uz savu zīmējumu, viņa jums liks atcerēties par to, kādus varbūt šos te atziņas, kādas idejas, kur bija jūsu tas fokus, kad jūs zīmējat jūsu šo te zīmējumu. Tas ir viena lieta, ko pēc tam viss būs aizkrāsots izdarīt. Tāpat šos te fiksāciju var veikt vairākām figūrām, bet vēlams kaut kādām 2, 3. Ja, piemēram, ir viens aplis, tad droši var arī pietikt ar vienu apli. Ja ir 10 apli, tad tomēr izvēlamies kaut kādas 2, 3, uz ko mēs vēlamies, lai mums tas fokus arī ir. Un vēl viena lieta, ko mēs atceramies, ko mēs beigās izdaram, mēs pieliekam zīmējumā papildus enerģiju. Bet pat cik šodien mēs katra līnija ir sava enerģijas plūsma, to mēs varam arī pēc izvēles veikt. Bet, ja, piemēram, kādam liekas, ka zīmējumam pietrūkst enerģijas, tad tāpatās kā gluži šeit mēs iezīmējam mūsu fiksācijas figūru, var izvēlēties kādu līniju, kur liekas, ka man gribas papildus, nezinu, dievišķo, kosmisko vai kaut kādu citu augstāku spēku klātesamību manā zīmē. Tad arī to līniju vai vairākas līnijas var vai nu iezīmēt, vai arī nedaudz padarīt redzamākas, jo lai piemērs acis, lai šī līnija izceļas. Piemēram, šodien es negribētu savā darbiņā šodien ievilkt papildus līnijas, bet, lai jums būtu skaidrāk saprata, tad es ievilkšu vienu līniju, piemēram, šeit papildus enerģiju. Es ieviešu šo te kosmisko. Kāpēc es to daru? Jo bieži vien ir tā, ka šodien mēs zīmējam bez tēmas, tas varbūt viss mums ir tāds kosmiskais zīmējums, bet, kad mēs zīmējam ar tēmu, bieži vien tā, ka visu mūsu rezultāts, to, ko mēs esam iedomājušies, nevienmēr piepildās, bet var piepildīties vēl labāk un labākos veidos, nekā mēs esam iedomājušies un ļāvuši sev to izdarīt caur zīmēm. Nu, piemēram, mēs skatāmies to pašu finansu tēmu, ka, piemēram, es zīmēju, ka mana tēma, piemēram, finanses, ka es tur esmu saplānojusi, kādos darbos iešu, kā es papildus naudiņu nopelnīšu, ko es tur darīšu, kāds man būs tas plāns. Tad, pateicoties šeit kosmiskajai līnijai, ka mēs pieliekam vēl papildus šo kosmisko dievišķo, kurš kuram tic enerģiju, tad šī te finansu tēma var atrisināties kaut kādos savādākos veidos. Respektīvi, varbūt kāds kaimiņš piedāvā kaut kādu papildus darbiņu vai nezinu, vinēt loterijā, kad šī te nauda pie jums atnāk citos veidos, nekā jūs būtu iedomājušies šajā zīmējumā. Respektīvi, šo te līniju mēs ievelkam pēc savas vajadzības un sajūtām. Šodien to droši var nedarīt, jo, principā, katra šī līnija, katrs šis mūsu šodienas zīmējuma daļiņa ir mūsu saruna ar sevi, ar kosmosu, ar visumu, un ar mūsu rokām, principā, ar mums šodien runā kosmos un visums un Dievs, un kurš kuram tic. Un, jā, ja mēs tā īsumā skatāmies, tad šodien, principā, kā priekš ievadu nodarbības, es teiktu, ka tas ir viss. Tūlīt pagriezīšos ar jums arī ar seju. Tagad jūs droši varēsiet turpināt savā vakarā visu šo te apaļot un skatīties savas sajūtas un procesus, kas tad notiek. Ja kādam ir jautājums, tad droši var uzdot, un es slēdzos pie jums ar seju. Tātad nebūs par tumšu, cerams, ka ne. Un, jā,
Tātad šodien centos maksimāli ātri pastāstīt, ko mēs darīsim kursā. Un kursā mēs šo te visu iepazīsim vēl padziļinātāk ar konkrētiem skaidrojumiem, kas tad šajās te zīmējuma vietās notiek, kā šis zīmējums strādā. Tāpat tās pastīsimies dažādus lietotāju algoritmu veidus. Jā, protams, arī zīmēsim kopā, un beigās tam būs tāda bonus nodarbība, kurā mēs sastādīsim savus mērķus un iezīmēsim to visu savā zīmējumā. Un, jā, šeit vēl vēlos teikt, ka neirografika ir brīnumaina metode, jo principā ar viņu var izzīmēt pilnīgi jebko. Ja šodien mēs zīmējam bez tēmas, tad kursā mēs jau skatīsimies jums kādu tuvu tēmu, un risināsim tur savus ierobežojumus un visus citus jautājumus, kas jums dotajā brīdī uztrauc. Un, jā, tāpat tās kursā mēs tiekamies 4 reizes, un pēc kursa es domāju, ka mums būs arī atsevišķi kaut kas, kāds kursiņš, kur jau mēs jau kā pieredzējuši, pastīsimies citus algoritmus un citus veidus, kā mēs šo neirografiku varam iekļaut savā dzīvē. Un, jā, ja kādam ir vēl kādi jautājumi, tad droši, jā, redzu, ka ir jautājums čatiņā, tūlīt tās nolasīšu, tad kādus marķierus labāk lietot zīmējot. Principā es lietoju visdažādākos marķierus, man tie ir šobrīd, nezinu, šādi. Es teiktu, man liekas, ka depo pirkti. Un, protams, kad jūs katrs varat testēt visdažādākos marķierus, flomasterus, materiālus, ar ko jums patīk to zīmējumu veikt. Es pati, lai neskatoties to, ka jau 5. gadu nodarbojos ar neirografiku, testēju materiālus. Un varu teikt no savas puses, ka nevienmēr visdārgākie materiāli ir viskvalitatīvākie un ar to, ko viskaistāko zīmējumus var darīt. Jo pat cik neirografikā mēs ļoti daudz zīmējam, principā mums visa šis strādāšana balstās uz zīmēšanu, tad pat ekonomiski izdevīgāk ir varbūt kaut kāda lētāka materiāli, jo, piemēram, ja dienā uzzīmē vismaz vienu zīmējumu, tad to marķieru vajag daudz, un ekonomiskāk ir kaut kāda varbūt lētāka firma vai kaut kas nesagādā tādas liekus izdevumus. Bet, jā, ar marķieriem skatīties pēc sajūtām. Tie var būt dažāda biezuma un dažādu krāsu. Vēlams ar tumšu krāsu tieši šīs kontūras zīmēt, jo, ja mēs zīmēsim ar kaut kādām gaišām krāsiņām, tad krāsojot šīs gaišās kontūras neironu saites var saplūst, un šis efekts vairs nebūs tik ļoti labs, kā izmantojot tumšas krāsas marķierīšus. Jā. Varbūt vēl kādam ir kāds jautājums, ko vēlas uzzināt. Tad droši var vai nu čatiņā, vai ieslēgt mikrofonu un pajautāt arī. Tā, klusums. Tā, es ceru, ka es jūs šodien iepazīstinātu, ka jums ir lielāka izpratne par to, kas ir neirografika, un ir vēlme varbūt to apgūt un pieskarties šai brīnumainai metodei un transformēt savu realitāti caur zīmēm. Un, kā jūs redzat, tas nemaz nav tik sarežģīti, kad ir nepieciešams tikai balta papīra lapa, pie tam jebkāds izmērs, jebkāda varbūt faktūra, biezums vispārējais, un katram brīvi pieejami materiāli, respektīvi zīmolīši, flomasteri, marķieri, pildspalvas, kas nu kuram patīk. Un, jā. Tā, tas no manas puses šodien arī viss. Es priecāšos jūs redzēt lietotāja kursā. Un, protams, ja kāds jautājums varbūt ir kaut kur palicis vai gribas kaut ko uzzināt vairāk, var piesakot Instagramā. Tur mani var atrast kā viva.elīna vai arī pastīties kādu YouTube video, jo tur es arī diezgan čakli esmu pastrādājis, un ir arī video, kur var pazīmēt kādus maziņus fragmentiņus vai pastīties, kādi procesi notiek un kādus piemērus tieši ar neirografikas darbiem. No manas puses tas šodien arī viss,
lai radošs, foršs un neirografisks vakars. Ceru, ka jums patika un priecāšos jūs redzēt arī citās vietās. Paldies! Paldies!